pilnā skaitā slēpotājs un arī kuģeri šeit var. Едет какой-то корабль, слушай, может актеров видел? Nu, un aiziet, draugi! Domāju, ka mums vēl izdodas. Пошло дело, наверное. Ой, да, едет целая цепочка, видите? Jā, mēģinām uzmodrināt slēpotājus! Jā! Как детям было бы интересно, мне душа болит. Nokrita jau dažas slēpes jau nokrita. Мимо нас поедут. Tas slēpes tiešām salēs. Давид, посмотри туда. Jā, mums ir jau... Одень шапочку. Apsie viņi ļoti vienīgi. Смотри, Давид. Jā, ko spēja apvīt komandu. Nākošais pilsētas tēvs saņemsies uz ļoti balūku. Ja? Tad mums būs labs laiks, augšējais priekšstos arī būs izdomājums pareizi. Tad varētu arī individuālos slēpojumus divatā, meitenēm uz rokām un dažādas bet nu tas ļoti attīk no laikā. Tā kā paplašināt to... Varbūt, ka, ja mēs tam varam vēl lielāku laivu, mēs noteikti varam nākotnē uzlabot. Pārējos 5-10 gadus viņš noteikti varēs kursēt un braukt. Tiešām priecēt arī acis no tā, ka tas būs tāds nedaudz mākslas, tur būs nenoliedzam par to mākslas vēl tālāk. Bet saka, cik vispār populāra šāda vieta, ne tikai pasaulē, bet arī Latvijas. Pasaulē ir populāra vieta. Katrā pilsētā, katrā vietā ir darbības, надо раздор, чтобы поднять. Не, они красиво проехали. Arī ir būvēts salikt no dekanām no nulles, tā ir lieta, visā pasaulē ļoti populāra, un šobrīd arī ir ienākusi, ka mums laikam... Подожди, ну, будем расстоять? Ну, достаточно нормально. Нету, ну, они уже не модные, никто на них не поедет.